visdažādāk. Šogad, jā, man ir sniegvaldīt līdzi. Šogad es labprātāk sēdēšu mājās vienkārši un kurināšu kamīnu, jo ir ļoti augsts. Nekur nebraukšu un nekur ārā neizšu. Man ļoti garšo skābu kāpostu zupa, pelēkie zirņi man ļoti garšo un visādas tādas lietas, kas ir latviešu tradicionāli ēdieni, un tāpēc es uz viņiem arī tā kā paļaujos. Pepa iemācījās braukt ar snowboardu. Un tas bija tik smieklīgi, jo viņa nekad neļāva nobraukt vienam pašam, jo viņai vajadzēja visu laiku braukt līdzi. Un tas bija tik smieklīgi, ka viņa ņemās. Mēs nobraucam no kalna, tāds līkumiņš, un tur ir lielās kupenes, un viņa ar visu purniņu izlidoja ārā no tā snowboarda. Un ietriecās sniegā, un no sniegā ārā bija tikai viņas pakaļa un asta šitā riņķī. Viņa tik ļoti patika. Un tas ir tā kā viņai ir jauns piedzīvojums, viņa iemācījās braukt ar snowboardu. Mēs vienīgais varētu ar Pepi iet ķekatās šogad. Ja? Nē, tas ir tā, tā ir tāda lieta, ka tu sev ir jādod daudz enerģijas un daudz darba, lai to visu izdarītu, tāpēc labāk ir palikt tā mierīgi. Man patīk mierīgi Ziemassvētki. Tieši tā mums visvairāk šobrīd pietrūkst. Miers. Miers, un lai jūs visi atbrīvojaties, esat mierīgi un baudiet dzīvi un saprotiet, ka ne viss notiek vienmēr tā, kā jūs vēlaties, bet vienalga saglabājiet mieru. Mieru. To es arī novēlu.